Un beidzot arī otrajā braucienā dodās Timo Pihlava. Ir atpakaļ no boksiem ar savu Pontiaku Transam. Nu, unikāls automobīls. Ļoti interesanti viņš izskatās trasē. Pirmais brauciens tāds nepārāk veiksmīgs viņam bija. Un izbrauc ārpus trasi, ielido betonos. Timo Pihlava atcita savu automobīlu, spējīgs gan turpināt braucienu, bet pamatīgi apskādē viņš savu automašīnas aizmugurējo daļu. Aizlidoja arī aizmugurējais stikls viņam. Nu, izskatās, ka cietusi varbūt ir tikai virsbūve. Balstiekārta varētu būt, ka ir kārtībā, un iespējams, ka viņš varēs turpināt sacensības. To gan redzēs pēc tam. Bet skatāmies atkārtojumā. Ļoti tālu ārmalā viņš veic šo iemetienu un izslīd lielā ātrumā. Trāpa ar aizmugures daļu pamatīgi pa betoniem, aizlido arī pa gaisu viņam. Nu, kā redzam, ar riteni viņš īsti netrāpīja pa šo betonu. Ar riteni viņš netrāpīja, līdz ar to varbūt, ka visu šo triecienu ir uzņēmusi automašīnas aizmugurējā daļa. Un iespējams, ka automašīna vēl ir puslīdz tā